Labdien, kolēģi! Prieks un gods pārstāvēt šo labi strukturēto nozari un Latvijas ekonomikai ļoti svarīgo, un es kā pārstāvu mazu nišiņu, bet sākumā es gribētu padomājot par to, par ko it kā bija tā viedo specializācijas stratēģija, kuras vārdā it kā šis pasākums tika organizēts, arī padomājām ar kolēģiem, kas tad varētu būt tas jumts un kur tad varētu būt šī joma, kurā ir šī Latvijas viedā specializācija. Un ļoti labi un saskanīgi ar Eiropas kopējo politiku un virzību, kā lielāko potenciālu un izaicinājumu iespējām mēs atradām bioekonomiku, jo arī Eiropas kontekstā bioekonomika, tā ir lauksaimniecība, pārtika, mežsaimniecība, kokrūpniecība, un tur vēl nāk zivsaimniecība klāt, bet bio un ekonomika, un tas ir bio tātad no dabas, vietējie resursi, konsolidācija vietējās ekonomikas vārdā. To es domāju, ka tas varētu būt viedās specializācijas, tas jumtas, zem kura tad apakšā nāk pārtika, lauksaimniecība un mežsaimniecība. Tas kā piedāvājums tikai. Mūsu Koksķīmijas institūta gadījumā tas ir biomateriāli un bioprodukti no meža un augu valsts resursiem ar diversificētu pielietojumu. Ņemot vērā tos pašus Eiropas plānus, lielisks dokuments par bioekonomiku. Tātad bioekonomika kompleksa risinās sekojušas jautājumus. Es domāju, tie kritiski svarīgi arī Latvijai. Nodrošinātība ar pārtiku, dabas resursu ilgspējīga apsaimniekošana, mazāk atkarība no neatjaunojamiem resursiem, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, darba vietu radīšana un Eiropas konkurētspējas uzturēšana. Es domāju, tie ir atslēgas vārdi, kam vajadzētu būt pamatā mērķim, uz ko iet kopēji finansējuma ieguldījumam, ko mums it kā vajadzētu sasniegt. Par mūsu tieši koks ķīmijas jomu, koks nekoks biomasas izmantošana. Galvenās nozares, kas ir iesaistīts, kokapstrāde, koks ķīmiskā pārstrāde, ķīmiskā rūpniecība, papīra celulozes ražošana, mēbeļu rūpniecība, būvniecība, un koks, protams, ir arī un biomasa ir energoresursi un arī izejvielu biorafinēšana dažādu ķimikāliju iegūšanā, kas ir kā izejviela savukārt citiem, kas pretendē uz viedo specializāciju. Tendence šajā pasaulē šajā jomā neapšaubām biomasas loma pieaug. Spēlētāji lielie ir vai nu resursi, kam ir resursi, vai tie, kam vajag šos resursus. Tie praktiski nosaka politiku un ekonomikā visā pasaulē mūsu nozarē. Palielinās sevišķi papīra rūpniecībā, protams, Brazīlijas, Dienvidaustrumāzijas loma. Resursu ziņā vadošās ir Vācija, Zviedrija, Somija un Latvija. Mēs varam būt laimīgi, ka mums ir šis vietējais resurss, un, manuprāt, tam ir jābūt atslēgas vārdam, veidojot viedās stratēģijas, vietējie resursi. Te tika pieminēts, šeit praktiski, manuprāt, šis slaids parāda, ka nozarei viedā specializācija pētniecībā ir notikusi. Ir silava, kas praktiski, kura par produkta, meža kā produkta, kā koksnes resursa kvalitāti nodarbojas, Lauksaimniecības universitāte ar šo resursu pieejamību, Meža un koksnes produktu pētniecības attīstības institūts ar industriju strādā šo koksnes materiālu pārbaudas, testēšanu un pielietojumu paplašināšanu izstrādē, un Koksķīmijas institūts strādā ar augstāk minēto ražotāju blakus plūsmām. Tās nav atliekas, tās ir blakus plūsmas, tie ir sīkie zari, milti, putekļi, skaidas un viss tas pārējais, kas paliek. Un arī, protams, mēs pie ISV robežās uzlabojam arī materiāla īpašības. Mūsu pētnieciskā kapacitāte ir 73 pilnlaika ekvivalenti un 49 ar grādiem, un kopā zinātniskās institūcijās ir apmēram 80 ar grādiem strādājoši pasniedzēji un zinātniskie darbinieki. Uz šo iepriekš minēto jomu pamata ir 12. gadā ir strādājuši 2 promocijas darbi, 13. gadā jau ir aizstāvēti 4 promocijas darbi, un 12. gadā pašlaik mums ir 21 doktorants. Bet tas atkal ir tas, šeit es vēl paralēli gribētu pacelt, ka sistēmiska pieeja. Tas ir rezultāts tam, ka ir Eiropas struktūra fondi bijuši arī doktorantūra atbalstam, un te ir tas rezultāts, ka tagad viņi nāk šie jaunie doktori, un sistēmiski pieejot ir jādomā,
cilvēku resursi. Mēs te runājam pašlaik par struktūra fondiem, par iekārtām, pārnesēm, bet nedrīkstam ļoti vēlētos, ka kāds augšā redzētu sistēmiski, vai būs nodrošināta arī cilvēku resursu finansējums šajās jomās. Protams, mēs līdzdarbojamies ar izglītības sistēmā, nevis ar vienu augstskolu, bet praktiski ar visām. Kas nodrošināja šo kapacitātes rašanos? Tā ir mērķtiecīgi iepriekšējo valdību politika, kas ir prioritārie virzieni definēti, kuros ir definēts valsts pētījumu programmas, kas ir zinātnē nepieciešami ilgstoši sistemātiski pētījumi. Zinātnes transformēšana uz īslaicīgiem produktiem, tā ir, manuprāt, zinātnes sagraušanas ceļš. Ir jābūt sistemātiskiem pētījumiem sevišķi mūsu nozarē. Kas mūsu kapacitāti ļoti pacēla, ir tas, ka 5. un 7. ietvara programmā mēs vinējām reģionālās integrācijas projektus, kas bija nevis pētniecībai, bet kas tieši stimulēja apmaiņu. Ļoti, pateicoties tam, mūsu institūta darbinieki dzirdēja ļoti augstas kvalitātes lekcijas savās jomās un bija iespēja braukt gan viesos strādāt, gan arī piedalīties konferencēs. Un tā ir tā Eiropas atpazīstamība, ko mēs šajā periodā esam ieguvuši, un kas atspoguļojas savukārt atkal Eiropas projektos. Te ir tā projektu kopsavilkums, pie kuriem institūts pašlaik strādā, te vēl trūks kompetences centri. Es atvainojos, ja kompetences centra vadītājiem vēl ir trīs projektos ar nozari esam iesaistīti arī kompetences centrā. Tātad te ir diezgan augsts Eiropas projektu skaits. Te tika pieminēts valsts nozīmes pētījuma centra infrastruktūras projekts. Šeit ir tikai daļa no tā, ko mēs jau esam ieguvuši, kas praktiski ir pētniecība. Tātad, ja ir kāds produkts, tātad produktu īpašību, pētīšanas iekārtas. Kas mums trūkst, ir šī infrastruktūra šo pētījumu pārnešanai, mērogošanai uz pilotiekārtām. Nākošais posms mums ir ražošana, mums ir pētniecība, bet kritiska šī tehnoloģiski ietilpīgajā jomā mums ir tieši šī pilotiekārtu vidus posms. Un tas attiecīgi šo pētniecības infrastruktūras nodrošinājums ir stipri pacēlis mūsu zinātnisko produkciju, kas ir publikācijas, ko patīk daudziem vai ne, bet pēc tā mūsu vērtē, pēc tā, cik ir citējamās publikācijas. Un, ja mēs redzam, ir atkal sistēmiski šiem visiem finanses resursiem kopā sanākot, jūs redzat šo citējamo publikāciju pieaugumu, kur 13. gadā jūs redzat, mums jau ir 12, vēl nav pusgads iestājies. Jā, tātad gada beigās būs, bet tas ir rezultāts, jā, tādēļ šī sistēmātika un secīgai pieejai. Protams, sadarbība ar uzņēmējiem, kas ir galvenā interese, daži piemēri tikai. Tā ir tātad blakus plūsmas produkti, tātad, ko nevar citur izmantot. Tā ir pašlaik šķiedra materiāli, ja, sadarbība ar papīra ražošanu, tā ir reciklēšana, vairāk, ko mēs esam redzējuši, tie rolu trauciņi, un tāda tagad ir arī līgatni, sadarbība ar līgatni, un uz pētījumu rezultātu tagad ir izdalīts nanošķiedra līmenī šo papīru virsmu uzlabošana, līdz ar to tāpat līgatni varēs savus pārdot labāk, dārgāk savu produkciju. Tikai daži piemēri. Tātad šķiedra materiāli, tad siltumizolācijas materiāli, koks būvniecībā, te mums sadarbība ar Dores firmām, kas ieinteresēti bija, kā jūs redzat, baļķos, izfrēzēt caurums un ievietojot putu institūtā izstrādātos putu materiālus uz biomateriālu, uz bioeļu bāzes, veidot šos paneļus. Un otrs variants tagad ir sadarbība ar Tenax, šos sendviču veidu paneļu veidošana, atkal siltumizolācijas materiāliem, atkal izejot no meža resursiem, no tāleļas vai no lauksaimniecības produkcijas. Protams, enerģētika, ja, tā tad ir gazifikācija un biomasas izmantošana enerģētikā. Tā ir produkti no koksnes karbonizācija, tātad sorbenti, aktivētas ogles
Un šie materiāli, tas kļavas granuls, tātad biomasas gazifikācija, tur bija ātrā pirolīze, šeit ir klasiskā gazifikācijas tehnoloģija, izveide, nestandarta tehnoloģiskais aprīkojums, kurināmā materiāli, pētniecībai šeit ir arī tieši granulēšanas iekārtas, kuras var veidot šiem ar enerģētiku saistītas, ar enerģijas nesējiem saistīti jau ražotāju problēmu risināšanā un arī biomasas sadedzināšanas kāslu projektēšanā un ražošanā. Bioloģiski aktīvi produkti, tātad, ko es minēju, arī farmācijā jau tagad ir ieviesti un pieejami gan uzturpagātinātāji, gan kosmētikā, kas ir valsts pētījuma programmas iepriekšējo rezultāts, ir ekstrakti no alkšņu mizām, kur ir ļoti augsts antioksidantu saturs, kā piedevs šiem kosmētikas līdzekļiem, tiek izmantots tātad nišas produktu ražošanai. Protams, kokoglis, tas ir mūsu top, par ko praktiski mēs 90. gadu beigās ienācām Latvijas industrijā, kas praktiski nostādīja uz kājām kokogļu eksportu, kur praktiski tika izmantots mūsu institūta tehnoloģijas. Un arī tagad tiek turpināt šī sadarbība. Nākošais, protams, ir sadarbība ar lielajiem ražotājiem, šī gadījumā Latvijas Finieris, kur mēs pateicoties viņu interesēm un vēlmēm 98. gadā tika izveidota un akreditēta laboratorija formaldehīdu noteikšanai, kas viņiem atkal nodrošināja pētniecības iespējas, plus uz vietas neapšaubām mūsu šis pakalpojums ir lētāks. Un šeit var demonstrēt arī šo industrijas investīciju. Praktiski Latvijas Finieris nopirka šo iekārtu, mums iedeva, lūdzu apgūstiet šo metodi, akreditējiet laboratoriju, mēs varēsim izmantot jūsu pakalpojumu. Tagad tas ir labs piemērs. Protams, arī uzskata, ka visa impregnēšanas un koksnes aizsardzības industrija arī ir uz mūsu pieredzes bāzēta, jo sevišķi 90. gados neskaitāmi semināriem tika aicināti, kad bija uzņēmīgi cilvēki, kas gribēja, bet nezināja, kā to izdarīt. Un visu šie tehnoloģiju atstrāde tika ar mūsu atbalstu tika apgūta, un pašlaik mums ir arī turpinās jau apgūtās tehnoloģijas kvalitātes kontrole. Jā, mums ir vienošanās līgums ar certificēšanas institūtu Somu, kurš atzīst mūsu pārbaudes apstrādes kvalitātes novērtējumā. Tie ir daži piemēri. Tālāk ir novecināšana, Latvija bioizturības aizsarglīdzekļu efektivitātes pārbaude. Te ir arī ārzemju firma pie mums veids pasūtījums un arī tiek sadarbība veikt ar vietējiem uzņēmumiem. Vēl es nepieminēju tādu, tas varbūt nav ar nozari saistīts, bet mūsu institūta kapacitātu zināšanu izmantošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu. Varbūt esat dzirdējuši Rundāli, Liepājas Trīsvienību baznīcu un Kuldīgas katoļu baznīcu, kur bija ķirmi iemetušies un praktiski ar mūsu sadarbību no vācu firmas veids degazēšanu un tādā veidā tika saglabāts šis kultūras mantojums. Tātad mūsu pieredze arī šeit tiek sabiedrībai šādā formā pasniegt. Te ir apmēram tā schēma, kāds ir mūsu finanšu sadalījums, kā redzat, uz iepriekš minētā infrastruktūras un integrācijas projektu bāzes. Mums, es uzskatīju, šī lielā Eiropas komisijas naudas daļa, kurā ir arī, protams, Latvijas struktūra fonda finansējums iekšā. Bāzes finansējums, diemžēl, ir salīdzinoši maz, bet tas ir labi, tā ir situācija. Vienkārši kā sadalās valsts pētījuma programma, ir granti, finansējums. Protams, šī ir sadaļa, kuru mēs vēlētos palielināt, bet šķēršļi bioekonomikas attīstības potenciālam no mūsu viedokļa. Finansējuma neprognozējamība, nepietiekams eksperimentālais nodrošinājums ar atbilstošām pilotiekārtām, lai nodrošinātu tehnoloģiju pārnes. Te tā ir mērogošana, jo ražošanā pārēj no kolbas uz ražošanas līniju, diemžēl, pa vidu ir vajadzīga šī, un tas ir tas, kas tika sagrauts šie konstruktoru biroji savā laikā, un tagad ir jādomā, kā to atjaunot, un tieši šo pilotiekārtu līmenis. Mazo vidēju uzņēmumu ierobežot finansiālā iespēja pētniecībā,
ieguldīt, un diemžēl jākonstatē arī inženierzinātņu speciālistu sagatavotības līmenis augstskolās, jo, diemžēl, neviens atnākušais students nav spējīgs uzprojektēt kaut ko. Jā, jo, diemžēl, šī joma mēs izjūtam to kā mīnus. Un, protams, jebkura finansējuma saņemšanas iespēja ierobežošana apdraud šo nozaru kopumā. Vēl par to, kāpēc bioekonomika un šī ir vajadzīga, to varbūt es diskusiju daļā, lai netērētu laiku šī sadaļā. Jā, lai pārējiem arī vēl paliek laiks. Jā. Paldies Bruno Andersonam.